Esmu Reinis Hofmans, mākslinieks, fotogrāfs. Tas, kas mani interesē, vairāk ir cilvēka ietekme uz apkārtējo vidi, uz ainavu, uz telpu, uz interjeru. Un konkrēti šī darbā es pievēršos interjeram un cilvēka ietekmētai telpai. Ja skatāmies uz fotogrāfiju sēriju telpa numur 13, tās ir specifiskas telpas, kurās ir kaut kādi centieni padarīt viņas funkcionālas, padarīt viņas iespējams estētiskas vai mājīgas, un tie centieni reizēm ir izdevušies, reizēm nav izdevušies. Tas, kas ir redzams attēlos un ir klātesošs viņos, ir inženieru komunikācijas. Tā ir tāda neredzamā pilsētas asinsrite, kas savieno ēkas un kas nodrošina to, ka pilsēta var funkcionēt. Varbūt ātri skatās interjeriem, viņi var likties varbūt neloģiski vai pat varbūt absurdi, bet katrā no viņiem ir kaut kāda iekšēja loģika, kas ir veidojusies tādai funkcionālajai un estētiskai domāšanai saskaroties. Mani varbūt netik ļoti saista vide, kur arhitektūra un interjers viss ir izdevies un viss ir novests līdz perfekcijai, bet varbūt tie brīži, kad kaut kas ir labi mēģināts, bet ne līdz galam ir izdevies. Tas, kas reizēm parāda tādu mūsu cilvēcību.